zobene nost, degvielas trubiņas nost, ieplūda, izplūda nost, dzesa nost. Laikam viss. Galvas skrūves jau atvilku vaļā, tā kā jāceļ nost. Ir pagājušas pāris nedēļas, kopš noņēmu galvu un parādīšu to, kas tur ir ar bloku. Karoči, no augšas es neko sliktu neredzu te. Virzuļi visi izstās ok. Cilindriem sienas visas ir ok. Nav nekādas tur mega švīgas, kaut kas tāds. Dilums blokam bišķīt ir, bet nu tas jau skaidrs, nav jauns. Brauc ar viņu, bet arī sīkums, tā kā nezinu. Kad izņems virzuļus, tad redzēs, kas apakšā darās. Varbūt tur starpsiena kāds salūdus vai gredzens nolūdus, no augšas neredz. Parādīšu, kas ir ar galvu. Tā, te viss jau būtu ok, bet starp vārstu un sprauslu visiem 4 cilindriem ir plaisas. Un laikam, jā, te vienam pat ir no kvēlsveces uz vārstu plaisiņa. Cik es sapratu, tad šitiem TD-iškā, ka tas esot normāla parādība un tā viņiem esot, jā. Bet, nu, tā kā manā gadījumā es gribu dabūt bišķi vairāk zirgus, tad man vajag labu galvu. Tāpēc tika sazīmēts 1.9 SDI motors un no viņa paņēma galvu. Noņēmu, plaisiņu nav, viss ir ok. Apmazgāju drusciņu. Un jādod zinošiem cilvēkiem, lai izportē. Te man stāv pumpadūzes. To es arī kaut kad laiciņu atpakaļ dabūju, bet šito nezinu. To var ielikt kādā lēnā mašīnā, lai viņš stāv.